Pirmo reizi Latvijas vēsturē skatieties televīzijas tiešraides no orientēšanās sacensībām. Pasaules meistars sacīkstēs Somijā, Latvijas komandas līderis būs Edgars Bertuks. Iepazīsimies tuvāk. Dzimis gada pirmajā dienā Alūksnē, vēsturē pirmais Latvijas un Baltijas pasaules čempions orientēšanās sportā un atzīts par aizdzītā gada pasaules labāko orientieristu. Viņa mājaslapas biogrāfisko sadaļu šobrīd noslēdz jautājums: un kas būs tālāk? Aizstāvēt titulu cīņā ar spēcīgajiem konkurentiem būs vēl lielāks izaicinājums nekā to bija iegūt. Tajā pašā laikā nav noslēpums, ka Somijā Edgara mērķis būs cīnīties par zeltu tieši savā iemīļotajā garajā distancē, kurā pērn Bertukam pasaules bronza. Mans mērķis ir atkārtot savu panākumu, bet šoreiz garajā distancē. Bertuks ir panākums stūrakmens un izšķirošais faktors arī Latvijas stafešu komandai. Pēdējos gados mūsējie regulāri cīnās par pirmo sešnieku, un arī šogad kopā ar Mārtiņu Sirmo un Kalvu Mihailovu mūsu trio būs pretendenti uz augstām vietām un centīsies ielausties favorītu vidū. Seko līdz manām gaitām pasaules čempionātā. Latvijas labākie orientieristi starp pasaules klases atlētiem. Skatieties 12. un 13. jūlijā LTV7 tiešraidēs no Somijas. Pasaules meistara sacīkstes orientēšanās sportā. Kas meklē, tas atrod.